2 pret 1. Ļoti bīstams izgājiens. Nosargāja. Jau izdevās pārmest tripu pāri Holtam, Sjominam. Atkārtojumā, jā, tur ļoti labi Sjomins pavilka un iedeva Kurjanovam. Un tas galviņš tur bija. Marks labi ar savu tehniku tiek vaļā no pretspēlētājiem. Mētēs no zilās līnijas Ramo tvēr. Vēlreiz, kur īpavātos! Džemija Lundmarks. Tā izskatās, ka Džemija Lundmarks beidzot 16 iepriekšējās spēlēs pēc kārtas. Džemija Lundmarks nebija guvis vārtus. 3 rezultatīvas piespēles. Ceļas atkal izvirza Rīgas Dinamo vadībā. Jā, Džemija Lundmarks 1 pret 0 Rīgas Dinamo izvirzās vadībā. Vēlreiz Aleksandrovs un Teicam piespēlē. Dmitrijs Sjomins izreikinās ar Krisu Holtu. Tas ir te bez variantiem. Izskatījās, ka būs iekrita. Nē, protams, ka iekrita, jā. Žukovs. Nepārspēja. Sprukts, labi. Sprukts. Metiens. Miķelis Rēdlīgs. Izmantojam skaitlisko vairākumu 2-1. 12 vārti, 41. punkts. Skatāmies. Sprukts, Karsums un Miķelis Rēdlīgs. 2-1. Pēdējā minūte ir iesākusies šajā trešajā trešdaļā. Červenka iespēlē tuvāk vārtiem. Un neļauj uz metienam mūsējiem. Kurš tur bija? Atkal 10. numurs. Atkal Romans Červenka bija. Skatāmies piespēle Červenkam. Tur Karsums ļoti labi. Mārtiņš Karsums uzsita pa nūju. Galviņš. Apmali. Un arī pārā. Tas ir vissvarīgākais. Un Karsums, jā! 3-1. 19. vārti Mārtiņam Karsumam un Rīgas Dinamo uzvar Omskā. 3-1. No puses Mārtiņam Karsumam. Ļoti augstasinīgi nospēlē Mārtiņš. Nekur nesteidzās. Uzvaram iemetienu, raidam. Viss ir beidzies. To arī omskieši saprot. Revanšējamies par zaudējumu Rīgā. Pirmajā riņķī. Otro spēli pēc kārtas Rīgas Dinamo uzvar ar 3-1.